Pasies, Mark, es ieliku video TikTokā, ja? Kā mēs klasē jokojām, un jau 300 laiki. Ko tu tur ieliki? Kā Jānis pakrita, un viss tagad smējās par to. Tu viņam paprasīji atļauju. Nē, priekš kam, tas jau taču ir smieklīgi, man vajag tos laikus. Bet tas ir publiski, tas var viņu apkaunāt. Tajā pašā dienā, pēc dažām stundām. Cilvēki komentāros raksta, ka tas diezgan ļauni, ko es izdarīju. Redzi, internetu neaizmirst, tas ietekmē ne tikai viņu, bet arī tevi. Bet kā mani? Cilvēki redz, ka tu izplati citu cilvēku neveiklas situācijas, tas bojā tavu reputāciju. Nākamajā dienā. Es dabūju ziņu no skolotājas. Viņi arī redzēja video. Un? Man jāizdzēš video no TikToka. Man visu laiku pazudīs. Man arī jāatvainojās Jānim. Tas pareizi. Digitālā identitāte ir tas, kā tevi redz internetā. Es sapratu. Tas, ko ieliek internetā, paliek tur ilgi. Jā, pirms kaut ko publicē, padomā, vai tas var kādam kaitēt un kā tas izstīsies nākotnē. No šī brīža domāšu divreiz. Galvenā doma šī video bija tas, ka digitālā identitāte veido tavu reputāciju. Visu, ko tu dari internetā, var ietekmēt tavu nākotni. Un, jā. Mark, pasties, es ieliku TikTok video. Noslēgums!